Šajā stāstā jūs uzrunā 600 gadus kopta, uzturēta, iemīļota, cēla, Latgales apdzīvota vieta Galēni. Galēnu muižas vēsture ir galēnu vēsture. Tajā ir paslēpts stāsts par mums katru, par mūsu dzimtu vēsturi, sadzīvi un izdzīvotajiem priecīgajiem un satrauktajiem vēstures brīžiem, kas ir gan ikviena mūsu galēniešu mūžs, gan mūsu dzimtu stāsts no mūžības ārēm. Galēnu, Golan 1483. gadā, Goļanes 1820. gadā, Galani 1905. gadā, kā apdzīvotas vietas pavadienu no vēstures komola var šķetināt sākot ar 13. gadsimtu, kad te bija Jersikas karaļvalsts. Cilvēku attiecības un sadzīvi tik dziļā pagātnē palīdz iztēloties vēstures liecības, kas iegūtas arheoloģiskajos izrakumos Karakapu pilskalnā. Vēl apjomīgākas un spilgtākas tās kļūst 16. gadsimtā, kad galēnu vietvalžu kārtā uz ilgiem laikiem iesakņojas borhu dzimta. Slavenākais no borhiem Mihaels, Polijas Lietuvas kopvalsts diplomāts, Ludzas traktas stārasts, ģenerālleitnants, vairāk apcerējumu un poēmu autors, 18. gadsimta 80. gados uzcēla Varakļānu pili un, domājams, 19. gadsimta sākumā sāka būvēt Galēnu muižu. Tā bija domāta viņa dēlam Aleksandram. Galēnu muižas vēsture un arhitektūra nav izpētīta. Šis ir pirmais mēģinājums rekonstruēt to, ko esam uzzinājuši un atklājuši. Ir ēkas, kuras vēl var atklāt savus noslēpumus. Diemžēl sagruvušo akmeņu kaudzes spēja tikai pavēstīt par mājas bēdīgo galu. Kāda tā izskatījās, kam un kādam nolūkam kalpoja, to var tikai minēt. Galēnu muižas komplekss ir viens no plašākajiem Latgalē. Mazliet raksturosim ēkas. Dominante ir kungu māja, ap kuru grupējas saimniecības ēku apbūve. Dzīvojamās ēkas, kūtis, staļļi, kalpu māja, darbnīcas, klētis, sarga mājiņas. Pamatā ēkas celtas no laukakmeņiem, izmantojot kaļķu balsinājumu. Lielākajai daļai ēku ir atbalsta sienas. Muižas teritorijā ieveda vārti mūra stabos. Vārtu stabus ar ēkām savienoja gan mūrēts, gan koka žoks. Sākotnēji tika uzcelta viena stāva kungu māja, kas laika gaitā vairāk kārt pārbūvēta. Otrais stāvs tika uzcelt domājams 19. gadsimta otrajā pusē. Pašreizējais mezonīns un jumta logi izbūvēti 19. gadsimta beigu posmā. Kungu mājai bijis dakstiņu jumts, bijusi apgādāta ar ūdeni, kanalizāciju un ventilāciju. Ūdens pa darbotām ozolkoka drenām pašteces ceļā tika pievadīts muižai no tuvējā Indānu ezera. Līdzās kungu mājai izvietojusies muižas kalpotāja māja, kas arī iespējams pārbūvēta. Šķiet, tā sākotnēji bijusi vienstāva ēka, kurai vēlāk piebūvēts otrais stāvs ar jumta logu. Tepat izvietoti zirgu staļļi. Aiz kalpotāja mājas tižojas ar malku apkurināma rija, graudu, iespējams arī kokmateriālu žāvēšanai un uzglabāšanai. Tās logi un durvis veidoti ar lokveida arkām. Logiem priekšā metāla restes ar asiem kalumiem, kas vizuāli atgādina ērkšķus. Sānu sienām izteiktas stūru atbalsta sienas. Tālāk izvietojušies šķūņi, kur glabājās zirglietes, karietes, rati, kamanas, ragavas un citi braucamrīki. Citos lobarība, siens un salmi. Lopu kūtis, kurās izmitinājās zirgi, govis, buļļi, aitas, cūkas, mājputni. Vecākā un tipoloģiski interesantākā ir mūra klēts ar stūra kontraforsiem un mansarda jumtu. Klēts paredzēta labības glabāšanai. Zem klēts izbūvēti pagrabi ar velvētiem griestiem. Tie domāti dārzeņu un produktu glabāšanai. Grāfs Aleksandrs saņēma ne tikai labu mantojumu, Galēnu muižu, bet arī labu izglītību un bija privātā padomnieka un ceremoniju meistara pienākumu izpildītājs cara galmā, bērnu namu valdes viceprezidents, imperiālo teātru direktors Pēterburgā. Aleksandram Borham bija vajadzīgs labs Galēnu muižas pārvaldnieks, kurš rūpētos par muižu viņam probūtes laikā. Par tādu kļuva Cēsu apriņķī dzimis latvietis Kārlis Jozeps. Šķiet, cēsnieks bija strādīgs un veiksmes izredzēts, jo darbi viņam gāja no rokas, un grāfs secināja, ka būs tikai ieguvējs
muižu ar tai piegulušajiem īpašumiem izrentējot pārvaldniekām. Tā kā pats Borhs lielākoties dzīvoja Pēterburgā, pēc kāda laika viņš piedāvāja Jozepam Galēnus nopirkt. Naudas latvietim pietika, taču viņš bija zemnieks un pastāvošie likumi liedza šīs kārtas ļaudīm iegādāties muižu. Ko nu? Grāfs gan te nav saskatījis nepārvaramu šķērsli, sēdinājis rentnieku sev blakus karietē un devušies uz muižnieku sapulci Vitebskā, jo Latgale toreiz ietilpa Krievijas sastāvā. Par to, kāds cienasts vecs līdzi, vēsture klusē, taču diezin vai tukšām rokām brauca, jo mājā atgriezās divi augstmaņi – grāfs Borhs un barons von Feldens de Josefī. Muižnieku sajiets ar krieviem raksturīgo dāsnumu bija lēmis, ka dubults neplīst. Iedeva Jozepam gan titulus gan von, gan de. Nu viņš vairs nebija zemnieks un drīkstēja muižu pirkt. Par īpašnieku kļuvis un par lielkungu godāts, viņš neaizmirsa savas saknes. Darbā muižā pieņēma galvenokārt latviešus, veicināja dažādus kultūras un saviesīgos pasākumus. Tāpēc Galēni plašā apkaimē ieguva latviskās dzīves centra slavu. Pēc viņa nāves īpašumus mantoja vienīgā meita Anna, kura bija precējusies ar pārkrievojušos vācu muižnieku Arkādiju Engelhardu. Tas atzina tikai pareizticību, nicināja latviešus, bija skops un visādi nejauks. Mantkārīgais un nežēlīgais muižkungs neusticējās ne rentniekiem, ne arī muižu pārvaldniekiem, pat ne sievai. Baidīdamies, ka par ilgu darbu zeme būs jādod rentniekiem, viņš tos mainīja tik bieži, ka cilvēki nonāca galīgā postā un nabadzībā. Galēnieši domā, ka sliktā rakstura dēļ pat Elle nav ņēmusi pretī Engelharda dvēseli, tā nav atradusi mājvietu līdz pat šim laikam un pusnaktī klīst pa pamestās muižas ēkām. Pēc vīra nāves Anna Engelharda par muižas pārvaldnieku pieņēma Pāvilu Kori. Viņš pārvaldīja muižas īpašumus līdz 1920. gadam, kad agrāra reformas laikā muižas zeme tika sadalīta jaunsaimniecībās. Muižas centru ar 384 hektāriem zemes atstājot Vicmuižas laukkopības izmēģinājumu stacijas vajadzībām. Galēna muižas apbūve tika izmantota dažādām vajadzībām. Ēkās tika ierīkota Vicmuižas laukkopības izmēģinājumu stacija, Vicmuižas valsts lopkopības skola, laboratorijas, 2 mežniecības iecirkņi, Latgales tautas universitātes lauksaimniecības izglītības nodaļa. Visos gadalaikos brīnišķīgs ir Galēna muižas ansamblis. To papildina krāšņais parks, kur auga īpaši koki un krūmi. Turpat atrodas plašs ābeļdārs. Viss liecina, ka šeit būtu ideāla vieta mītnei, kam īpašu pievilcību rudiņos piešķir tuvīnais dzērviņu purvs aiz bijušajām muižas ganībām. Te viegli raisās domas un vēja spārniem lido iztēle. Kurš pamodinās muižas daļo dvēseli?